Vai tu esi vīrietis? Acīm redzot, jā. Jā. Kā tu sev vērtē kā vīrieti no 1 līdz 10? 7. 7. Jā. Kas tev būtu jādara, lai varētu teikt, ka tev ir 9? Daudz būtu jādara droši vien. Tu mēģini sev pierādīt. Tev baigais dzenuls iekšā pierādīt, ka tu vari, ātrāk paskriet pa citiem, kaut ko tur iesi stiprāk kādam pa citiem, vai kaut ko tādu, sūdi savārīt kaut kādus. Tur parādīt čomiem, ka tu vari, meiteni sakoļīt, ka tu tur esi baigais džeks. Par ko tu nokļūti cietumā? Atkal alkohola reibumā. Kārtējā bija tusovka un bija ritīgi smagi dzēris vairākas dienas. Bija tāda situācija, ka mēs piekāvām vienu apsvaru, kurš nomira. Jaunības trakulība. Es pieņēmu Jēzu par savu kungu, tajā kamerā esot, lasot Dievu vārdu. Es uzzīmēju viņu vienkārši uz rūtiņa lapas, kā Jēzu, kā tēlu, pie sienas, nezinādams, ar savu izpratni. Vienkārši pielūdzu viņu, nožēloju grēkus, pieņēmu viņu par savu kungu. Es pat dziesmu uzrakstīju, es nespēlēju, nemācēju ģitāru spēlēt, nebija nekāds mūziķis dziedātājs, nekas tāds. Un tajā brīdī man atnāca kaut kādi panti, es atceros, uzrakstīju, tu kā putniņš nolaidies uz mani, kaut ko bērnišķīgu tādu, tajā mīlestībā. Cilvēks, kurš pirms tam ir kādam pa mutu, raksta par putniņiem. Kā domā, kristiešu vīrieši drīkst smieties? Es domāju, ka nē. Jā, šis ir labs, un tā mēs arī tieši piesakām šo podcastu, jo mēs ar Pēteru Puriņu esam studijā, lai parunātu par to, kā runā vīrieši. Viens no jautājumiem ir, Pēter, tāds. Vai tu esi vīrietis? Acīm redzot, jā. Jā. Kā tu sev vērtē kā vīrieti no 1 līdz 10? 7. 7. Jā. Kas tev būtu jādara, lai varētu teikt, ka tev ir 9? Daudz būtu jādara droši vien. Daudz tas jau ir abstrakti, bet konkrēti kaut kādas izaugsmes. Es teiktu, man liekas, ka tā lielākā klibojošākā daļa manā vīrišķībā ir tā, varbūt nespēja 100% sekot tam Jēzus, piemēram. Kā tu vispār izlēmi sekot Jēzus, piemēram? Tas jau notika jau labus gadus atpakaļ. Mums ir tāda laika mašīna, mēs varam pabraukt atpakaļ. Pabraucam 15 gadus atpakaļ. Pastāstīs. Varbūt uzreiz 30 gadus atpakaļ bērnībā bija dzirdējis par Dievu un bija dzirdējis par Jēzu. Bet izpratnes īsti nebija par to. Uzaugies bez tēva un tad jau visādas tās lietiņas lien ārā. Jauneklim. Kas jauneklim lien ārā? Kad kas nav tēva roka blakus, tad ir tāda. Tev ir tāds atstumtības kaut kāda sajūta visu laiku. Tu mēģini sev pierādīt. Tev baigais dzenuls iekšā pierādīt, ka tu vari, ātrāk paskriet pa citiem, kaut ko tur iesi stiprāk kādam pa citiem, vai kaut ko tādu, sūdi savārīt kaut kādus tur. Parādīt čomiem, ka tu vari, meiteni sakoļīt, ka tu tur esi baigais džeks. Tā tas vienkārši ātri skrien līdzi citiem saslimst ar atkarībām. Jauniešu. Konkrēti es manā gadījumā. Es jau 13 gados biju jau visu jau sapinies. Ar ko tu biji sapinies? Gan ar alkoholu, gan ar cigaretēm. Man paveicās, ka es tādā lauku ciematā izaugu. Tad nebija tā, ka tur bija narkotikas vai populāri. Bet droši vien, ja būtu arī tā, būtu saslims. Ja. Kaut kā tā. Ko tas alkohols, cigaretes tev dzīvē nodarīja? Pāri nodarīja. Bet jā, tas dzīvesveids man aizveda līdz pat ieslodzījumam. Teikšu tā. Sačakarēja droši vien liela daļa mans jaunības. Bet šodien es esmu pateicīgs par to laiku, jo tieši cietumā es sastapu Dievu, piedzīvoju viņa mīlestību, arī sapratu, kas ir Jēzus Kristus un pirmo reizi spēju salūzt Dievu priekšā, pieņemt viņu par savu kungu glābēju, uzticēt savu dzīvi kādam tādā patiesā atziņā, ka es pats to nespēju valdīt, to savu dzīvi. Es nemāku viņu vest. Te es esmu, tā kaut kā. Par ko tu nokļūti cietumā? Mēs ar džekiem, atkal alkohola reibumā, kārtējā bija tusovka un bija ritīgi smagi dzēris vairākas dienas. Tā bija pat tā viena no retajām reizēm, kad es atceros, mēs dzeram tos 2-litrīgos alus, tos trakos
Un vienkārši bija tāda situācija, ka mēs piekāvām vienu apsvaru, kurš nomira. Un tad tāds ir rezultāts. Jaunības trakulība. Arī, jā. Bezatbildība. Protams, bezatbildība. Bieži vien izmuk no dažādām sekām. Nebija jau pirmais gadījums, ka kaut ko tādu darīja. Tas dzīvesveids jau tev noved līdz tam. Tas nav, vienreiz netīšām. Man nebija tāds gadījums. Es daudz sliktas lietas darīju. Šajā reizē pieķēra un iekrita. Bieži jā, izslīdēja kaut kā. Un pat, kad neizslīdēja, vienalga bija tā, ka tas nebija tik traki, varbūt tās sekas un tā. Bet šeit bija jāatbild. Kā tev liekas, vīriešiem, ja tajā jaunības periodā, ja mēs runājam, tas taču bija normāli patrakoties, paskraidīt, koļīt meitenes, kā tu teici, kādām pa purnu sadot? Protams, ka tas ir normāli. Tas nav, ka es tagad saku, ka tas nebūtu kaut kas normāli. Es ticu, ka katrs vīrietis, katrs zēns, jeb džeks ir gājis kaut kam tam cauri. Man bija varbūt tā dziļāk tā problēma. Dziļāk problēma, jo es uzaugu tieši bez tēva. Es nebiju sajūtis tā tēva mīlestību bērnībā. Piedzīvojis. Es nebiju tāda atzinība no vīriešu puses piedzīvojis. Ja? Ne jau, ka man tur trūka, man paglāst galviņu tētis. Protams, arī tas noteikti. Ja? Bet iekšienē tas atstāja kaut kādu tādu modeli. Tagad jau es to saprotu, bet tad jau es nesapratu to, kā jaunietis. Es vienkārši domāju, es darīju, kā es sapratu. Es redzēju, ja es tur baigais džeks, tad man kaut cik cienu, viss, tad es būšu džeks, apmēram. Tad man ir kaut kāda atzinība no maniem vienaudžiem, jā, tur piemēram, tā. Bet... Ar šodienas acīm raugoties, vai tas dzīves ceļš līdz tavam cietumam, jā. Vai jauniešiem šodienā tu ieteiktu dzīvot tā, kā tu dzīvoji līdz tam? Protams, es neieteiktu dzīvot. Es priecājos, ka es redzu tos jauniešus, ja, kas agrā jaunībā jau ir dzirdējuši patiesu evaņģēliju un dzirdējuši un izdarījuši lēmumu un pieņēmuši Jēzus par savu kungu. Un kad tie nosacīti jaunie cilvēciņi jau ir kā garīgs būtnes ar izpratni un pat man vienkārši simpatizē šodien tie jaunieši, kas ir draudzēs, kad pilnīgi. Tas ir pilnīgi savādāk, ja? Kad tu redzi to, ka šie cilvēki viņi nav atstumti. Viņi to, ko varbūt mēs kā vecāki, jeb draudzē vecāki, viņiem nevar iedot, Dievs viņiem kompensē to. Viņiem nepaliek šīs rētas un sāpes. Ko tu ieteiktu, piemēram, tādā ģimenē šodien, kur tu redzi, ka tēva nav? Ko tu tām mātēm ieteiktu no savas pieredzes, kā neattiekties vai ko darīt nedaudz citādāk, lai neizaudzinātu tādu tevi, kāds tu biji līdz cietumam? Zini, kā man liekas, nav atbildes. Es nezinu, ko es ieteiktu. Noteikti, ko es varu ieteikt, pat varbūt pat, kad nesanāks un izaugs par tādu pašu. Bet man mamma, ko darīja, viņa bija ticīga sieviete. Un viņi vērsās pie Dieva. Viņi vērsās pie Dieva visās lietās. Un arī manā gadījumā, kad viņi redzēja, ka ar maniem viss ir slikti, tikai sliktāk un sliktāk. Kā tu domā, vai tas, ka tava mamma bija ticīga un lūdza, vai tas ietekmēja tavu nokļūšanu cietumā? Kāpēc Dievs nepasargāja tevi no cietuma? Man pat... bija tādi gadījumi, kad man stāstīja vienkārši viena sieviete, kas ar manu māsu, ar manu mammu bija kopā lūkšanas grupā tajā laikā. Ka man mamma bija lūgusi tā, vienalga, lai kaut kas slikts, ka tik notiek ar to Pēteru Dievs. Reāli viņi tā runāja ar Dievu. Vienalga kas, bet lai viņš tur saprot, lai attopās, jā, vai kaut kā tā. Tu var teikt, ka vienīgais ceļš, kā tevi nolikt pie vietas, bija nokļūšana cietumā. Laikam manā gadījumā, jā. Pastāstīsi par to, kā tev gāja cietumā. Tas ir garš stāsts, tāpēc, ka es 5 gadus tur pavadīju. Nepilns 5 gadus, bet... Kas ir 3 tādas lietas, kuras tu nožēlo, kas notika cietumā? Es neko nenožēloju. Man nav pat viena lieta. No tā brīža, jo cietums bija tas, kas
Tā bija man tāda kā jauna piedzimšana. Teiksim tā. Gan raksturā, gan personībā, gan garīgi. Nu, tad ejam iekšā. Kas mainījās tavā raksturā cietumā? Bija šī tāds moments, pieaugšana notika tā. Uz sitienu. Uz sitienu. Vienā nedēļas laikā bija jāiemācās runāt krieviski, ko es vispār nemācēju. Zināju, daņēt visu. Te tu ieeji un tev mēģina jau ietrīt pirmajos teikumos. Ietrīt, tas ir kaut kur uzvedināt uz kaut kādu sarunu, kuru tu nevar atbildēt, jo tu nesaproti. Lai tu būtu tāds, kurš ir tā kā nederīgs, jā, apmēram. Un tad es sapratu, ka man nav variantu, man ātri jāmācās runāt krieviski. Nu, redz, bet droši vien, ka mūsu skatītājiem mēs neieteiktu nokļūt cietumā, lai iemācītos valodu. Jā, bet tas arī labs variants. Arī, kā saka, no katrās... Skolā es negribēju mācīties. Skolā negribēju mācīties, un tad bija spiests iemācīties. Jā. Kur tu krievu valodu šobrīd izmanto? Gan kalpošanās. Es arī kalpoju, arī dziedu dziesmas krieviski. Tātad bija vērtīgi iemācīties krievu. Bija ļoti vērtīgi. Un arī pāris draugi ir krievalodīgi runājuši. Okay. Tad izmainījās tavs raksturs, kad tu iemācījies krievu valodu. Es biju arī baigais patriots jaunībā. Kaut kā augu tādā lauku vidē. Likās, ka viss krievi slikti. Tā. Nebija mums krievu ciematā vienkārši. Viens tur bija un tad to tur visu ēd nost apmēram. Bet tieši cietumā es sapratu, ka tur nojūgt tās patriotiskās jūtas, jeb tā tieši par to, nezinu, valsts kaut kādu, ne valsti, bet par sabiedrības tā kā sociāliem kaut kādiem slāņiem, ja, ka tu tur esi kaut kāds savādāks, tāpēc, ka tu esi latvietis, piemēram. Un tu sāc cienīt un arī cits kultūras, cits vērtības. Tā. Man tas ļoti palīdzēja, jo šodien es varu kalpot dažādām vidēm, ja, dažādās vidēs. Neskatoties, kas tur vai krievu, vai latviešu, vai čigānu, vai vienalga. Tavas personiskās īpašības kaut kādā veidā izmainījās? Jā, protams, noteikti. Es pieaugu no puišeļa par vīru. Arī, teiksim, tāpat tas bija ļoti ātrs brīdis. Tev nav mamma vairs blakām, kas aiz teviem tur satīri, kas tev tur mājās nomazgā trauks, krūzītes, ja, vai kaut ko tādu. Tu tur esi. Tev neviens tur pakaļ neskrien. Tu esi vīru vidē. Pieaugušu vīru vidē. Tas nav kā, nezinu, kopmītnēs vai... Es jau biju, tādos ar džekiem, gan kojās audzis, gan tusējis un daudz un visādās kompānijās, bet jā, cietums tā, tur ir savu kārtību, savu likumu. Daudz dabūju mirt, arī pie personīgā. Kaut kāds izpratnes un vieglprātības. Es biju tāds, kam patīk daudz runāt. Vispār, pa kādu ierēkt, uzvilkt uz kādu joku, varbūt mentāli kādu tur apstrādāt ar vārdiem, piemēram, kaut ko tādu pateikt, lai viņš tur jūtās slikti, jo viņš nevar tev tik labi atbildēt. Piemēram, tā kā ierēkt pa cilvēku. Mēs tur bijām tāda draugu kompānija, kas tur baigie džeki sajutāmies, jā. Tur tas viss beidzās. Tā kaut kā, kad tev jāatbild pa katru vārdu. Nevar tev pasakt, tu sadusmojies, un tagad tu saki, ej, tu tur vienalga, zini, ko. Tu nevar tā pateikt. Ja tu pateici, tad tev jāatbild par to. Tad tu vienkārši vai dabū pausīm, vai tad rīkojies. Viss, tā, piemēram. Es tev tūlīt, tā kā mums jau pierasts frāzes, dabūs tūlīt pa galvu vai kaut ko tādu. Tur tādiem vārdiem nemēr. Tur arī var dabūt pa galvu. Ja tu pateici, tad tu noteikti. Vai tad tev jādod, vai tu dabūs pats. Ja? Kaut kā tā. Tev ir bijis tā, ka tu kaut ko pasaki, bet neizdara? Protams, visu mūžu tā ir bijis. Daudzi solījumi. Daudz tu man solījumus tomēr devi, ja? Daudzi bijuši solījumi, bet tad, kad es teiktu tā, tad, kad es piedzīvoju Dievu un sāku saprast tās atbildības, ko Dievs sagaida no maniem, kā no vīriešu, tad es domāju, tas diezgan lielā mērā mainījās. Kad tu piedzīvoji Dievu? Un kāds notika? Man bija tāda vairāka etapa ieslodzījuma laikā cietumā. Pirmā reize bija, tikko man apcietināja. Tikko man apcietināja. Es faktiski pirmajās dienās piedzīvoju Dievu pieskārienu.
Kā tas izpaudās? Tas izpaudās tā, ka man māte, kā ticīga sieviete, bija iedevusi jauno derību līdzi, apvilkusi kādas raksturvietas, kā piemēram 91. psalms, mēs tur labi zinām, kas tur rakstīts jau, un vēl tādas raksturvietas. Tiem, kas nezina, kas tur ir rakstīts, kas ir tas no 91. psalma, kas tev bija tāds, kas tas pat nav par tiem psalmiem. Nē, tur bija 91. psalmā, tu apmēram doma tāda, tu ies un nekas ļauns ar tevi nenotiks. Jā? Tev Dievs pasargās, tur visās situācijās un visādā ļaunumā tu ies un viņš tev izvedīs cauri. Un tādas raksturvietas, jā, tāda motivācija, lai tā, tā kā viņi kā māte saprat, jā, tā kā iedrošinājumu iedot man. Bet tie psalmi, tur tās dziesmas, tur daudz tie teksti, man tur baigi nebija saistoši, jā, un es vienkārši lasīju evaņģēlijas. Man tas bija interesanti, tie stāsti. Bet tu lasīji kā stāstiņus vienkārši? Vienkārši stāstiņus. Vienkārši man tā bija vienīgā grāmatiņa. Tāpēc, kad es nezināju, ka var prasīt literatūru, jo man speciāli bija tāda situācija, es jau te dalījos, runāju ar saviem čomiem un stāstīju, kā tas bija, kad es vispār pēc dabas neesmu tāds tā kā šausmīgi bailīgs vai kaut kā tāds izvairīgs. Tur, ja ir kaut kāda konflikta situācija, es tā kā, parasti gāju uz to konfliktu. Nebija tā, ka es tā kā šausmīgi kaut kā baidījos. Bet tad, kad man apcietināja, bija tāds moments, kad es piegāju vienam, es biju vēl ar netīrām drēbēm, viss man, tikko apcietini tev savā cietu, tur vēl, tas tā varbūt smāks skan, bet netīrs asiņains kaut kāds biks no tā nozieguma, viss tās lietas. Tev tur ved uz tām pratināšanām, tu esi pārgurs, tur jau sutka pagājus, vienkārši gulējis, tur neesi paģirains. Un man tā trauksme sākās. Es iemesu tajā KPZ izolatorā, es spiežu to pogu, tur tādu podziņu, ka to var izsaukt. Es gribu pazvanīt tā kā uz mājām, lai man drēbes atved. Es vienkārši gribu sarunāt. Es zvanu to pogu un pienāk vienkārši tāds milicis, kas sargā tas cietumsargs. Zini, kā 2 naktī viņš galīgi nebija jomā, viņš tur guļ savā tajā kamorkā, kaut kur tur, un nebija priecīgs, ka es viņam spiedu to podziņu, viņš pienāk atrauj tās durus vaļā. Vēl vienreiz tu to pogu iespiedīsi, es tev to dēju pasīšu. Un es ritīgi sabijos to viņu. Tajā brīdī vienkārši man tas tā nostrādāja. Un tas bija par iemeslu, ka es domāju, ka viņam neko nedrīkst prasīt, tāpēc es neprasīju grāmatas, es neprasīju nevienu literatūru, un 3 nedēļas es vispār neuzdevu viņam nekāds jautājums dēļ tā momenta. Man tas kaut kā iedeva tādu trauksmi, bijību, ja? Un tā tas arī notika. Un tad, tā kā man nebija literatūras, es nezināju, ka viņas var prasīt un lasīt. Es, protams, labāk būtu lasījis kaut kādas grāmatas. Bišķiņu paņemšu uz leju. Kaut kādas grāmatas būtu lasījis labāk. Un romāns un visāds kriminālos krustēvus vai vēl kaut ko tādu. Ja? Bet man bija tikai jaunā derība, un es vienkārši viņu lasīju. Jo no bērnības es zināju, ka ir Dievs. Un es ticēju, ka ir Dievs. Es zināju, ka es esmu radīts. Man nekad nav bijuši šaubas par to. Es zinu, ka es neesmu no pērtiķa. Es nevaru to savā prātā pieņemt. Nevarēju, ja? Tu stāsti, ka tu zināji. Bet ko nozīmē zināt un ko nozīmē dzīvot? Vai tas, ka tu zināji par Dievu, tevi neatturēja no tā, lai nokļūtu cietumā? Jā, tieši tā. Tāpēc, kad es zināju par Dievu, es ticēju, ka Dievs ir, ka ir radītājs, bet es nepazinu Jēzus Kristu. Man nebija vispār izpratnes par viņu. Es kā jaunietis pat biju kādās kristīgās nometnēs bijis. Es biju dzirdējis, es biju kristīts, es biju luterāņu draudzē, nokristīts arī jaunībā. Man mamma šodien ir draudzes vadītāja luterāņu draudzē, tur Ventspils pusē. Un tāpēc bija tā situācija tāda, kad es jau zināju, ka Dievs ir. Es ticēju, es redzēju to ticību gan manā mammā, gan manā omamā, kur man daudz stāstīja par Dievu bērnībā. Un viņi patiesi lūdzu, un es zināju, vienkārši man bija tāda ticība, pārliecība, bet es nepazinu Jēzus Kristu. Es neizpratu. Un iepazinu to viņu cietumā. Jā, es neizpratu, ko viņš ir izdarījis, kāda jēga viņam. Es iegāju baznīcā, viņš bija uz krusta, tāds tur bēdīgs un sasists, un es domāju, man jaunam džekam, kuram,
ko viņš man var dot? Nu, kaut kā cietējis. Nu, reāli, viss tās tances tur rauda apkārt. Nu, ko vispār, kāds sakars, kāds, Jēzus, ja tā godīgi. Es zināju, ka Jēzus, es biju dzirdējis, Ziemassvētku stāstu, visu, protams, es to ludziņas redzējis, bet es neizpratu, kas ir Jēzus man šodien. Vai tu vari pastāstīt skatītājiem, kādu tu viņu izprati cietumā? Un tas ir tas interesantais, kad tāpēc, ka man bija tā jaunā derība, es vienkārši lasīju cauri evaņģēlijas. Nu, labi. Un es lasīju stāstu, Jēzus gāja, un es lasu, vienreiz, otrreiz, 5. reizi. Un viņš tikai iet un iet. Un, jā, viņš iet un dara, tur atbrīvo vēl kaut ko. Un pēkšņi vienkārši man pielec. Man atnāk atklāsme par to, kas ir Jēzus Kristus. Man vienkārši atnāk atklāsme, un es uzskatu, domāju, tas ir tas brīdis, kad es piedzimu no augšienes. Kad es sapratu, kas ir Jēzus, es viņu ieaicināju savā sirdī. Pastāst, man nebija neviens evaņģēlists klāt, kas man stāstīja evaņģēlistu vai teica, kas tev ir jādara vai uzlika rokas. Man nebija vispār izpratnes par to. Bet es pieņēmu Jēzu par savu kungu, lasot vārdu, sapratu atklāsmē, kas viņš ir, ka viņš ir Dieva dēls un ka viņš ir vienīgais ceļš pie tēva, pie radītāja, pie Dieva, kur jau es zinu, kam es ticu. Un es domāju, un ka viņš man var piedot pat šo, jo tajā brīdī es biju galīgi satriekts. Man bija reāli ļoti liels tas, draudēji. Tie nebija 5 gadi. Man to traktēja kā slepkavību vispār un ar iepriekšēju nodomu, un tur draudēja 17 gadi, pēc tam tur 15 gadi, un tad jau beigās iedeva 11 gadi. Un tas, kad es 5 gadus sēdēju, tas ir Dieva brīnums. Jā? Es pat nenosēdēju 5 gadus. Tas ir Dieva brīnums vienkārši. Bet, tā, lai varbūt saprotu to nopietnību. Nopietnība cietumā izklausās diezgan spēcīga. Tā bija. Tas, ko es gribu saprast, ir praktiski. Jā. Kas izmainījās tajā brīdī, kad tev nāca tā atklāsme, ka Jēzus ir tavs kungs? Konkrēti. Man pieskārās pirmo reizi Svētais Gars. Kāds izpaudās? Man likās, ka es sagāju sierā tajā brīdī. Man likās, ka es sagāju. Es tā tiešām domāju. Ar ko tas atšķirās no Tvaikielas? Es nezinu, bet reāli bija baigi foršā sajūta. Bija forša sajūta. Bija trauksme, viss bija galīgā dēļ. Vienkārši cik vairs nevar būt sūdīgāk. Tad, kad tu tādā stāvoklī es vienkārši biju dzirdējis kādreiz, ka cilvēki sēž sierā tajā brīdī. Tas ir tāds emocionāls stāvoklis, bet viņš jau kaut kādā brīdī pāriet. Jā, bet šeit bija tā, ka es vienkārši lasot, sapratu, ka man ir glābšana, ka man Dievs var piedot to, ko es praksē, ko tev tā glābšana dod? Labi, tu zini, ka tev ir tā glābšana. Kas mainās? Es pieņēmu Jēzu par savu kungu, tajā kamerā esot, lasot Dieva vārdu. Es uzzīmēju viņu vienkārši uz rūtiņa lapas, kā Jēzu, kā tēlu, pie sienas, nezinādams, ar savu izpratni. Vienkārši pielūdzu viņu, nožēloju grēkus, pieņēmu viņu par savu kungu. Un man neviens to nebija teicis, ka kaut kā tā tas ir jādara, vai kā es to vienkārši izlasīju vārdā. Kā es sapratu tajā brīdī. Un tā tas arī notika. Un man pieskārās Svētais Gars, un man palika tik labi, man pārņēma tādu kā svētlaimi tajā brīdī. Un tāpēc es domāju, ka es bišķiņ kā aizpeldēju sajūgs sierā sajūgu vai kā, jo man viss ir ļoti slikti. Ir nenormāli sūdīgi apkārt. Visi tie apstākļi, viss man draud milzīgs. Un man ir tik labi, es pat dziesmu uzrakstīju. Es nespēlēju, nemācēju ģitāru spēlēt, nebija nekāds mūziķis dziedātājs, nekas tāds. Un tajā brīdī man atnāca kaut kādi panti, es atceros, uzrakstīju, tu kā putniņš nolaidies uz mani, kaut ko bērnišķīgu tādu, tajā mīlestībā. Cilvēks, kurš pirms tam ir kādam pa mutu, kurš par putniņiem. Pāris dienas atpakaļ reāli, nežēlīgā veidā piekāvām nositām cilvēku, jā. Tieši tā tas arī notika. Tieši tā. Un tas bija brīdis, pirmā man sastapšanās ar Dievu spēku. Tavēji draugi, nedraugi, kolēģi, tad viņi nebija. Tur bija tikai es viens. Tas bija tas pirmais laiks. Bet tās pārmaiņas nevarēja redzēt? Tu neizmainījies? Man neviens vēl nesatika. Man vēl neviens nesatika līdz tam brīdim. Tad es biju viens. Tur mūs turēja līdz pat 3 nedēļām, līdz mēnesim. Tā kā atsevišķi, tā kā APZ. Tad tikai tev ved uz cietumu. Un tad jau sākās cietuma dzīve. Un kā tev Jēzus tur palīdzēja? Es domāju, Jēzus man visu laiku tur palīdzēja, bet es sāku dienēt tajā cietuma dzīvē. Teiksim tā, kaut kā dzīvot to dzīvi.
tas paņēma virsroku. Man atkal bija bars, atkal jauni džeki, atkal tas, atkal daļa kā es dzīvoju. Bet šoreiz bija vēl plus tas, kad es biju piedzīvojis Dieva mīlestību. Es zināju, ka Dievs ir, vai es zināju, ka Jēzus ir. Es zināju ļoti labi, evaņģēliju stāstu, ja, ļoti labi, jo es biju izlasījis 30 reizes. Un es vienkārši zināju, kad tas ir šodien ir šā, bet tas nebūs visu laiku tā. Tā cietumā. Tā kā šodien ir šādi, bet es zināju, ka tas mainīsies. Kaut kad man bija tā cerība, tā ticība. Bet es dzīvoju to kriminālo dzīvi. Arī cietumā turpināju. Protams, turpināju. Jo es nebiju tik spēcīgs, lai nestu to evaņģēliju atrodoties tur. Pirmajā, tikko man aizved uz cietumu, pirmais bija tāds, tu sāc vienkārši tevi iemet tajā cietuma dzīvē visā, un tas tev viss ir jauns, tev tas viss ir liels stress. Ko tu teiktu tiem jaunajiem cilvēkiem vai vecajiem cilvēkiem, kas sastopas ar Jēzu? Vai viņu dzīve izmainās šādi, vai tas ir tomēr process? Nē, tas ir process, es domāju, jebkuram. Un it sevišķi tiem, es teiktu, jebkurā vecumā, bet it sevišķi, ja tev ir liela tā bagāža un pieredze, jau emocionāli, tu esi bijis bieži sāpināts, tev tur, citreiz ir tā, ka vecākam cilvēkam tomēr tā dzīve bijusi garāka un daudz ienaidnieki bijuši, un tur ir vajadzīga tā tīrīšana. Tas sirdsapziņa negrauza, ka tu zini, kā tev ir jādzīvo, bet tu cietumā tāpat turpināji. Man ļoti grauza. Man bija tā, kad pirmo, es nezinu, tāpat, kā arī tā jaunpiedzimšana manā gadījumā, kad es pieņēmu Jēzu, es zināju, ka viņš ir, bet tāpat es jau dzīvoju to dzīvi. Un paralēli es gāju uz kapeli, lūdzu Dievu tur un meklēju, tur nāca mācītāji, runāja. Man bija tāpat kā visiem jauniem kristiešiem, ticīgiem. Man bija 101 jautājums, ko es uzdevu visu laiku. Un man tiešām interesēja, un pagāja kaut kāds laiks, kad es nonācu iekšējā konfliktā. Jo es aizēju uz kameru, tur es esmu viens, es tur BNA un vēl smēķis zobos un uz logu tur kādam kaut ko pretīgs vārdu saku, tur lamvārdus un tur kaut ko tur baigi vēl. Tur ģēles bija kaut kāds, tur kārtības iekšējās, tur vēl, kā pieslēdzos, tur baigais džeks, dzīvoju visā tā idejā. Jo tad jau, kad tu tajā esi, tajā vidē, ar tiem blatniem kopā tajā jau visā vidē, tad jau nav tā, ka tu pēkšņi, visi es šodien es tagad ticīgais, es no visa atsakos. Es pats pa sevīm, tā jau nenotiek, tā ir tava ģimene, tu tur gadiem esi ar tiem vīriem kopā un grūti ir. Un tāpēc iekšienē man bija milzīgs konflikts. Es sapratu, ka tā nevar, ka tas nav pareizi. Un ko tu darīji? Es lūdzu Dievu visu laiku, es prasīju, vai tu man tiešām esi pieņēmis, jo man bija tā, ka tad, kad es sapratu, ka Dievs man piedod, to visu, es pats sev nevarēju piedot to, ko es izdarīju. Tā ir tā sirdsapziņa. Un viņi ir dzīvi. Viņi ir dzīvi, un man bija ļoti sāpīgi. Es gāju tur pie psihologiem, un es nevarēju sev piedot. Man bija grūti, ka es kaut ko tādu esmu izdarījis, jo es negribēju. Man nebija tā, ka es zinu, ka tu izdari kaut ko negribot, un tā sanāk, tev grūti ir tikt galā. Bet Dievs tev atbrīvoja no šīs vainas? Man Dievs atbrīvoja, jā. Man pagāja kāds laiks, bet Dievs man atbrīvoja. Un viņš man vispār tur brīnumainā kārtā, kā tas notika, es jau visur, kur es liecinu, arī stāstu šo stāstu. Ja, kad es prasīju Dievam, man bija tas iekšējais konflikts, man bija grūti, un es Dievam lūdzu, es prasīju viņam. Ja tu man esi patiesi piedevis, ja tu man esi pieņēmis, es lūdzu, ka tu man kaut kā dod man kaut kādu zīmi, ja? Vai tiešām tu man esi piedevis, vai tiešām es esmu tīrs, vai tiešām tu eksistē. Es gribu vēl tāds apliecinājums. Ja? Kā viņš tev atbildēja? Un vēl man bija tā, ka es vairs nevaru to dubulto dzīvi izturēt. Vienkārši nevar izturēt, ka tu kamerā esi viens un kapelā cits, tu ej lūdzu Dievu, tu atnāc tev un tev ir jādzīvo tā dzīve, tev viss tas, tu jau esi tik tālu iekšā, jau sapinies, ka tev nav baigie varianti, ja? Un tad vienkārši vienā dienā sēdējām skolā, mācījos par elektriķu cietumā, un ienāk iekšā viens bariņš jau jauniem bērniem, jauniešiem, no 14, 12 līdz 16 gadiem. Tādi. Puikas, meitenes no kaut kādas Norvēģijas, no kaut kādas praviešu skolas.
Kādā sakarā, pilnīgi nekad tāds iepriekš tur nebija bijis. Es tādu nebiju piedzīvojis. Jo es visur gāju un uz visādiem pasākumiem, kur kristīgie nāca sludināt un tā. Un pēkšņi ved viņus visus iekšā un tur tā probācija vai kaut kāda resocializācijas daļa vai kā viņi tur. Man jau tie nosaukumi izgājuši no smadzenēm ārā, kā laika. Nu, un viņi tāda saka, mēs jums atvedām te no praviešu skolas, jaunieši, un viņi sāka par sevīm stāstīt. Mēs tur no praviešu skolas esam un tā, un mums ritīgi tāda pretestība tiem džekiem. Kāds sakars? Sīkos ievest cietumā, jums normāls, pilns rubuls. Kāds sakars, kā tādu uz zooloģisko dārzu, uz zekiem atved paskatīties bērnus. Ritīgi tāda pretīgi, tā sajūta neforši. Kad tev ved klasē, ja tu sēdi mācies, tu savā nodevu, savā cietuma dzīvē dzīvo. Protams, tā jau forši, ka kāds atnāk ciemos, bet reāli tas tur. Un mēs visi tur sēžam, tur maikās ar lisām galvām, kā jau cietumā. Nekādas zīmes, ka mēs tur kāds tur baigi ticīgais to būs vai kā. Un viņi tādi sāk vienkārši, mēs te tādi pravieši un tā, un viņi pravieto. Man tā pirmā saskara bija vispār ar pravietošanu. Ja kāds neticīgais šo dzirdēs, tad pravietot nozīmē, kaut ko runāt par tavu dzīvi, to, ko tikai tu zini, ja? kur neviens cits to nezina. Un arī par kaut kādiem momentiem, ko tu zini, ja? Kad tev tas atsaucās, kad tu dzirdi to. Un tad vienkārši viņi tur vienam otram kaut kādas lietas, un tad viens tāds cietais rieksts bija, kurš tur mums nebija ērts pārāk visiem, un mēs viņu tur tā baigi nevarējām izturēt. Viens džeks tāds, bet tāds. Un pēkšņi viena tāda meitene vai puikas, jau es neatceros, bet tā mīlīgi viņa. Es redzu, ka tev tur vecākās meitas tur, bet viņi tā celoši mums to pravietoja, ja? Tā, ka tev tur tās attiecības, bet Dievs tev grib pateikt, ka tur tā un šitā, kaut kā, kad jūs tur izlīdzināsies, un kaut kas tāds. Un es skatos viņam ritīgi birst asartam džekam, un es saprotu, šitais viss ir pa lietu, kas tur notiek. Tas te Dievs darbojās, kaut kā, jo tas bija ritīgi tāds skarbais džek. Un vienam, otram, trešam, un es redzu to nopietnību tajos džekos, ja, ka viņi to dzird, jo tur jau visiem maskas baigi jau neizrāda neviens neko. Un es saprotu, tas ir reāli pa īstam, kas tur notiek. Tā, man tas tā, pacēl to ticību tā. Un tad beigās piecēlās vadītāji, viņi tā, tad man vēl tāds jautājums jums, jūsu vidū nav kāds Petro vai Pedro vai Petro? Visu tādu uz manīm. Es taču pa vidi sēžu aizmugurē rindā tā, nostāk tālāk to visu. Es tāds, nē, nav, tēlos, kā tēlos, nav jau arī Petro, kāds te, es esmu Pēters, kāds Petro, kā. Tie tā, Petrūk, tad tie, tur krieviski viss. Es tā domāju, tu nost. Tā kā viņi saka, Pedro sakne, tā kā viņiem norvēģi valoda arī tas Petro ir laikam tā kā Pēters, kaut kā, jā, tur vai, es nezinu tik smalki, bet, vai, kaut kā tā un. Viņi vienkārši tā kā garā jūt, ka tas ir uz manīm. Ja? Viņi saka, man ir liels prieks, ka es tevi satiku, jo viņi tādi ritīgi patiesi, tā kā man brīnums, ka pa man tā kāds priecājās. Kāds interesi izrāda. Jā, reāli. Viņi saka, ka es biju lūkšanā vai vakar vai no rīta, un man Dievs runāja, ka es tevi satikšu, man tevi vēstījums. Un viņi man saka, tu dienās būs liels vīrs, ap tevim būs vīri. Ritīgi viņš šitā mauc tiešā veidā. Viņi saka, un Dievs tev viss ir piedevis, un es visu laiku Dievam lūdzu, vai tu man tiešām pieņem, vai tu man esi piedevis, vai tas, kā es dzīvoju, vai tas, ir ok, vai es varu, zin kā. Un viņi saka, un viņi rāda vēl, es atceros par to, kaut ko viņi par to maiku, man tāda balta maika bija, un viņi tāda, ka tie grēki, tev ir, viņš dara tos grēks baltāks, viņi rāda, un tev viss ir piedots, un ritīgi tādu. Un tad man pieskārās otrais svētais gars. Un es gandrīz norubījos tur. Un es stāvēju pie galda, tāds atstutējies pret tiem skolas galdiem. Kājās man jau interesē, zin kā tā. Un es jūtu, ka man iedo pa kājām. Un sāk grīļoties. Tā kā tur itīgi, tā kā sadzēri. Reibonija. Tā kā reibonija, jā. Un man tik patīkams siltums pārņem, tas, ko viņi visi saka, un es jūtu, tas ir vienkārši, tas ir pa manīm, tas ir vēsts man no tēva, zin kā. Un viņi ritīgi bliež,
Un man bija tik labi vienkārši, un es tā turos, es jau nevaru izrādīt tiem pārējiem. Nu varēja jau droši vien nekas jau nenotika, bet es tur tās maskas visas savilkuši, es tur taisos ārā, baigais džeks tur. Bet man tik labi sajūta, bija tā man pieskārās svētais gars, un tā es saņēmu pravietojumu. Un tā tu tik ārā no cietuma. Jā, un tad es uzreiz pa durvīm ārā un mājās. Vēl bija palikuši gadi, kas bija jāsēž diemžēl. Bet... Tos gadus mēs izlaidīsim, mēs runāsim par to, kāds tu esi šobrīd. Un kā tie vīri, ja tā vīru ietekme, kas tev bija cietumā, kā tā ir atstājusi iespaidu šobrīd? Jo man ļoti patīk tās vārds tā celoši, tā kā ceļ uz augšu, tās meitene runāja, nevis pazemojoši. Man liekas, ka tu esi tāds iedvesmojošs cilvēks. Un, gan sieva jau droši vien varētu arī pateikt, kādreiz arī kritizējoši vairāk, bet ar vīriem. Ar vīriem, jā. Ar vīriem, jā. Jo ar tevi arī runājot, man ir tāda, kā saka, pozitīva sajūta rodas, un es domāju, skatītāji arī to var nolasīt. Cerēsim. Cerēsim. Pastāst, Pēter, kā tu darbojies ar vīriem ārpus cietuma? Vai tev ir primāri tas sākās tā. Primāri tas sākās tā, kad mana darba vide, jeb darba vieta ir saistīta ar vīriem. Jo es strādāju ar cilvēku resursus, es vadu mežkopības uzņēmumu, un man tās brigādes ir tur daudz jau, un tie darbinieki arī. Un tad, kad es to visu sāku, es ar viņiem biju kopā ar katru to cilvēku. Izgājis kādu periodu, un visi, kas pie mani strādājuši, ar ko es esmu individuāli bijis, protams, visiem es esmu mācekļojis, mācījis, liecinājis, stāstījis ar savu dzīvesveidu, mēģinājis iemācīt gan to darbu, ko darīt, gan arī mēģinājis viņus pacelt, ja nepalikt tajā līmenī, kurā viņi ir. Un tad tas bija tā, ka primāri... Vēl pat vīru vakars mēs neorganizējām ar vīriem. Ja, tā kā draudzēs nebija tāds darbs nekāds, bet tas bija tā kā primāri pašam ar darbiniekiem. Un bija tā, ka cietumā vēl esot, es reiz tādu savu nākotnes 10 gadus plānu, visiem mums tāds tur bija jāsastāda kādreiz, tur, kad tu tās izēj tās savas mācības kaut kāds, ja. Un es atceros, man tiešām sirds bija tāda, es gribēju rehabilitācijas centru atvērt. Tajā laikā, kad es biju atgriezies, visas jau ar Dievu gāju cietumā, gāju uz kapeli, gāju lūgt Dievu un tā. Un tad es plānoju, ka dienās es uztaisīšu rehabilitācijas centru, kā pacelt, kā palīdzēt tiem, kas ir tādi kā es, šī brīdī, ja, kas ir atkarībās, kas ir bijuši un tagad mācās dzīvot, ja, kaut kā tā. Un tad es vienreiz saņēmu vienkārši, kad es to gribēju, es kaut kam dalījos par to, un viņš saka, un Dievs man tāds pēkšņi reāli, vienkārši man atnāk tāda atziņa, tu strādā rehabilitācijas centrā jau. Tas mans uzņēmums ir tāds rep centrs savā veidā, ar ko daudz cilvēku arī ir izgājuši, gan tādi, kas ir draudzē, gan tādi, kas nav draudzē, vairs, kas nav pie Dieva. Tu pieminēji vārdu vīru vakari. Jā. Kas ir vīru vakari? Tu tādus rīko? Jā, mēs Ventspilī organizējam vīru vakarus. Vīri kopā savācaties mums ir tā, ka mēs katru nedēļu aliņiem, savācamies ar čipšiem un iedzeram, ieraujam svēto garu. Teiksim tā. Kas dod vairāk pa galvu, aliņš vai svētais gars? Bez jokiem. Mēs, protams, bez alkohola tas notiek un bez tādām lietām, bet mēs mēģinām tieši cilvēkiem palīdzēt, kur ir tādās problēmās vai kur ir kādās situācijās. Kā jūs viņiem palīdzat? Primārā mūsu instrukcija katram cilvēkam, katram vīram, tas ir Dieva vārds. Tā kā tur ir ar Bībeli pa galvu un pa durvīm ārā? Tas ir viens veids. Ja tas nestrādā, parasti otrs strādā, tad atver vaļā to Bībeli un paskatās, kas tur iekšā. Okay. Vai tu esi piedzīvojis, ka tie vīri, kas nāk uz vīru vakariem, arī izmainās? Protams, ir gan vilšanās kāds reizes, bet es domāju, ka ļoti daudz ir tādi stāsti, jeb liecības pie vīriem, kur ir bijuši kādas situācijas, grūtības, kad viņi ir nesuši to Dievu priekšā tieši vīru vakaros. Jā. Jo tā ir bijusi tā vide,
Jo tas ir tas mērķis, nevis, ka mēs te esam baigie džeki un es tev kaut ko palīdzēšu, iemācīšu tev dzīvot, jo man nav kā tev iemācīt dzīvot. Es pats esmu tikai cilvēks. Jā. Es pats esmu vīrs, ikdienā sastopos ar tām pašām problēmām, kārdinājumiem, izaicinājumiem, ar ko arī citi vīri. Bet mums ir viena lieta tāda, ko mēs darām. Mēs meklējam atbildes Dieva vārdā. Un tā, ka mēs viņus esam saņēmuši, mēs mēģinām arī lūgt viens par otru. Nevis mēģinām, bet lūdzam, nesam tās problēmas gaismā un dalāmies arī ar vājībām, jo, man liekas, tā ir būtiskākā lieta, kad mēs spējam dalīties ar mūsu vājībām. Nevis, ka mēs te baigie džeki, baigie skolotājs, tad tagad baigais coach, es tev iemācīšu dzīvot, jo es pats nesūdu, nemāku. Ja tā, bez Dieva es nemāku dzīvot. Bet ir kāds ir tavs 3 vājības? Man ir daudz vājības, 3. 3. 3, kurus tu gribētu, lai Dievs tev no tām atbrīvo? Noteikti viens ir tāds miesīgs slinkums, ar kuru es cīnos pie savas disciplīnas, jo es zinu, ka man ir vairāk vajadzīgs aktīvs nodarbs, jo jau pēdējos gadus es fiziski pats nestrādāju, bet vadu uzņēmumu, stress ir. Bet tos muskuļus arī vajag vingrināt. Teiksim tā, un kustināt un iet. Tīri fiziskās aktivitātes. Tīri fiziskā, jā, tā ir viena no tādām. Otra lieta? Viena no tādām manām mīkstajām riepām, vājībām, jā, kā viens brālis teica, kad mums 4 mīkstas riepas, jā. Tad mums kopā tad 8, jā. Jā, ka mēs esam kā mašīnas, katrs vīrs, un mums ir pa 4 mīkstām riepām. Ja? Ne pa 4, ir labāk, ja viņš ir pilns, bet kādu var kādreiz nolaist gaisu. Tā viena no tām ir tā miesa, tā miesiskā. Tas ir tas, ko tu gribētu pilnveidot. Jā, tas ir noteikti tas, ko es gribu. Otra vājība. Es zinu, ka es pamazu veltos Dieva vārdam, jo Dieva vārds ir tas, kas ceļ un būvē. Un tā noteikti man tas arī saistībā ar šo disciplīnu. Man ir grūti sev sadisciplinēt. Tā, kad es reāli veltu tam laiku un nedalīt laiku. Bet tev negribās vai tu nevari saņemties? Man negribās. Ja mēs tā atklāt, man vienkārši negribās. Varbūt kāds saka, tu tur neesi baigi garīgs. Man negribās. Miesas ir tāda, ja tu viņu izlaidi, viņi negrib. Un viņai ir jādod piepīpēt. Viņi ir vienkārši jāliek grožos. Tāpat tas ir ar visām pārējām lietām. Un trešā vājība? Trešā vājība, es teiktu, ka tās ir varbūt attiecības tieši ar ģimeni, ar sievu manā gadījumā. Kad man ir jābūt balansē, man ir jāmācās balansēt. Jo viegli ir visiem uzsmaidīt, palīdzēt, skriet, kalpot vienā, otrā, trešā vietā, kādā misijā. Bet mājās tu atbrauc un tev vajag, gribās ielīst alā. Paņem kaut kādu telefonu, nezinu, visu tā, jo tu esi bijis jau daudz kur. Bet sievai jau arī tev vajag. Un tad tā ir tā trešā lieta, jā, tas balanss, saprast to vērtību, kas tu esi, ko Dievs no tevis sagaida? Pēters, saprast, jau tu esi sapratis. Jautājums ir, kāpēc tad tavā dzīvē šīs 3 lietas joprojām velkās? Kāpēc tās ir kā vājības? Es domāju, ka, lai parādītu man, ka es esmu dzīvs, kad vienkārši es esmu dzīvs džeks un man ir šīs lietas, un man pie viņam ir jāstrādā. Kad domā, ja tev šīs 3 vājības nebūtu, tu nekļūtu iedomīgs? Nezinu. Tad redzēs, ka nebūs. Es tev pazvanīšu. Tad man pazvanīšu. Tad tu lepni piezvanīsi un pateiksi, klausies, es esmu desmitnieka. Man viss ir sanācis. Man ir sanācis. Jā, mums bija baigi interesanti. Mēs uztaisījām tādu aptauju, ko vīrieši runā par savām vājībām un ko sievietes runā par vīriešu vājībām. Tur ļoti garš saraksts par to bija. Mēs jau iepriekšējā podkāstā arī ar Agri par to runājām. Viens no veidiem, kā vīriem var palīdzēt arī legāli, ir tāda viena biedrība, Celsimies un Celsim, kur es saprotu, ka tu esi arī viens no līdzdibinātājiem un arī valdē. Vai tu vari tā īsi pastāstīt, ko jūs ar šo biedrību gribat, kā jūs gribat palīdzēt cilvēkiem? Jā,
primāri jau, es teiktu, ka biedrība ir vienkārši tas, ko mēs darām, jau ielikta likuma ietvaros. Juridiskā organizācijā. Juridiskā organizācijā, jo tas jau ir tas, ko mēs darām. Mēs to darām, piemēram, Ventspilī jau gadus, jau būs laikam 7 gadi, kā mēs organizējam vīru vakarus, starpdraudžu vīru vakarus, un nākam kopā un darām tās lietas, par ko jau mēs dalījāmies, jā, lūdzam viens par otru, meklējam atbildes Dieva vārdā un ceļam viens otru, un paši ceļamies. Un tad vienkārši iepazīstot gan Agri, Ginko, gan šo kustību, kas šeit Ogrē notiek, vīru vakari, tāpat iepazīstot vēl vietas, kad Jelgavā notiek vīru vakari, Aknīstē, Valmierā, droši vien vēl kaut kur Tukumā, Talsos, kur mēs arī esam bijuši, apmeklējuši, un mēs tādā vienā komandā esam, un es saprotu, ka Dievs šo kustību veido, un tā iet spēkā, tā paliek lielāka. Un tā ir kustība, jeb tā ir tāds virziens par veselīgu vīrieti, jā, par veselīgu vīru, un tādu, kas ceļās pats un ceļ sabiedrību apkārt, un tādu, kas uzņemās atbildības tur, kur viņš ir, gan ģimenē, esot par vīru, esot par tēvu, saviem bērniem, un arī draudzē, uzņemoties atbildības, kalpošanas un tā. Tāpēc es pats arī personīgi pieņemu lēmumu, gan būt pie dibināšanas, gan būt valdē. Ja, jo tas ir tas, kas manā sirdī atsaucās, un lai tas nav tikai tukša runāšana, tad mēs tomēr speram soļus un ejam tajā virzienā. Tā. Es tādas klačas esmu dzirdējis, ka šī gada 3. līdz 5. jūlijā būs tāds vīru dienu pasākums. Jā, klačot sāk, bet ticu, ka tās klačas būs arvien vairāk, un ka viņas arī ne tikai ticu, bet zinu, ka viņš arī realizēsies. Jā. Un tiešām notiks vīru dienas Ogres estrādē 3. līdz 5. jūlijam. Un tas būs, es teiktu tas būs kaut kas tāds neaizmirstams vīriem, bet tas nav tikai par vienu pasākumu. Tas ir par saliedēšanos, par būšanu kopā, par celšanu, par iedrošināšanu un par tādu vispārēju ticīgo vīru, un ne tikai vīru, jo arī svētdien būs sievu, ģimeņu pasākums, kopā sanākšana. Latvijā, arī Baltijā, tur, cik mēs zinām, arī dalības ņems no Lietuvas un Igaunijas. Tā kā jā, būs tāds pasākums, un mēs būsim tur. Tu vari pastīties tajā kamerā un skatītājiem, ne tajā kamerā, šajā kamerā, un pateikt skatītājiem 3 iemeslus, īpaši vīriem. Kāpēc viņiem būtu jāierodās 3. līdz 5. jūlijā uz vīru dienām? Jā, noteikti, kad viens no iemesliem ir, es zinu un ticu, ka tu piedzīvosi mega milzīgu Dievu klātbūtni, tad, kad mēs kā vīri sanāksim kopā ar vienotu mērķi, uz vienotu lūkšanu, gan par mūsu zemi, gan par mūsu ģimenēm, gan viens par otru. Otra lieta, tu noteikti iepazīsi jauns draugs. Tu redzēsi, kad ir ļoti daudz ticības vīri apkārt arī tev un pilsētā, kurā tu dzīvo. Un trešā lieta būs, tur būs iespēja pabūt kopā, parīvēties vienam ar otru tādā veidā, kad mēs varēsim lūgt. Mums būs daudz laiks, mēs būsim kopā 3 dienas, un tur būs sadraudzības laiki, un mums būs personīgas sarunas, mēs varēsim viens par otru iestāties lūgšanā, aizlūgt par kādām vājībām, jo tas ir ļoti spēcīgi. Es to redzu pie vīriem šajos vīru vakaros, un es zinu, ka tas būs 1000. pakāpē tam, kas jau notiek, jā, mūsu zemē. Ja tev būtu viens ieteikums, ko vīriem darīt līdz 3. 5. jūlijam, ko tu viņus aicinātu darīt katru dienu? Noteikti lūgt par to, lai šis pasākums tiešām var īstenoties tādā Dieva vadībā, ja? Lai tiešām nav kaut kas no mums, kā no cilvēkiem, pienests
Vienkārši, ka mēs te baigie dzīves gudrie, jo mēs tādi neesam. Mums visiem ir vājības. Bet lūgt par to, lai Dieva klātbūtne atraisās, jā, jo tā ir atmoda mūsu zemē. Jo ja vīrs ir pamodies vispār savā dzīvē, savā ikdienā, savā ģimenē, savā darba vietā, ja viņš ir aizdedzies par Kristu un seko Kristus paraugam, tad tur ir atmoda. Un arī, es ticu, tas ir arī mūsu zemē valdības līmenī, visos līmeņos. Tas ir tikai pacelšana. Tur nekas savādāk. Jā, Pēter. Nu tad ko? Ja nu kāds vēl bija aizmidzis, tad droši cēlies augšā, celsimies un celsim. Celsimies un celsim un aicinam tikties vīru dienās. Jā, no 3. līdz 5. jūlijam. Atgādināšu, tātad vīru dienu pasākums ir plānots no 3. līdz 5. jūlijam Ogres iestrādē. Internet mājaslapā vīrudienas.lv jūs varat iepazīties ar provizorisko programmu. Aicinājums ir arī reģistrēties, iedot savu informāciju, lai mēs varam jums aktīvāk nosūtīt papildus jaunāko informāciju, kāda būs dienas programma un dažādas tehniskas norādes. Nu, šodien mēs no jums atvedamies un, kā saka, aicinām celties. Un celt. Jā, paldies jums. Tā.